Šau! Tur kaut kas leca. Nu, vietēji jau zin, kur sakal atrodos. Kā vienmēr, protams, sakal nagļos. Baigi iegribējās, ne, bet iepatikās man tur tādā galā tā maltas upīte. Aizbrauks tur paprovēs. Man viņa liekas šausmīgi tāda forša upīte, tādi strauji līkumi, tādi aizstraumītas vietām. Un vai tad tur nebūs kāds līdaka vai līdaķelis? Brauks provēs uz turien kaut ko mēģinās darīt, tā ka tur tā kaut kā lēnā garā taisīsies. Tā es te nesājos Maltas upi. Nu, debišķīga upe, es jums teikšu. Ziļa. Vienos līkumos. Ļoti skaista upe. Bļin. Te rudenī jāmauc uz lielajām. Nu, skaista upe. Līkumi tādas straume te nav pravda liela. Bet, nu, visāk tādas, nu, skaista upe. Nevaru sadraudzēties vēl ar līdakām. Tā man vēl bišķi nesanāk. Jāpaceļ motoru. Nu, mēs zāles. Ar tām draudzenēm es vēl neko nevaru sarunāt. Bet tā kā upe pati ir, nu, skaista upe. Nu, jā, skaista upe. Tur apcietiet tā. Ai! Ai. Nu, smuki. Ka, nu, teiksim tā, te no krasta netiek jau. No krasta te... kaut kas paņēma jau. Hei, pirmais ko? Kamēr ar jums te pļāpāju, nu redz, kad ar Maltas upīti kaut ko sapļāpāt mēs varam, ko jau? Kās pasaru! Draugi mīļie, kās polkušāra! Ej, tu nost! Kās pa monstra asaru! Uhtī! Apstieties, kas pa skaistuli! Kas pa skaistuli. Nu, smuks jau smuks. Ei, nespārdies. Nu, kur man tagad tās plaķenes ir? Āčā. Asars man te ir. Kāds skaistuls. Laikam jau viņš būs jāpaņem tas asars. Bet problēma viena. Viena problēma. Aizmirsu ne mājā, mašīnā palika maisiņš. Jop, vai jau tī dušu maķi akulēs tagad ielieku. Nu, kaut ko izdomās. Kaut ko jau es izdomāšu. Labi. Neko interesantu, draugi mīļā, neizdomāju. Palaidu vaļā, lai skrien. Bet, nu, upe ir, nu, skaista. Redzi? Pa to komplimentu, ko izteicu, asaru uzdāvināja Maltas upe man. Te tāds kustāniņš. Nu, gluži sausais jau vairs nav. Nu, pamētāja te roteri, bet roteri nav ella.
Uz rutevīšu, ne. Daudz jau nemētāju, te bišķi pamētāju viņu, bet negribu. O, divas copas te bija padrjādi. Vai nu viena un tā pati bija, bet nu pirmā dabūja tā tīri labi pa zobiem. Zāle, ka braudi galā, bet tā bija copa. Tas laikam, ka ņēma iesita zālēs. Aha. Kaut kas mums pieķērās jau. Mazais siļķēns. Māziņš siļķēniņš pieķērās. Nu, skrien durečka. Nu, mierā. Tāda tumši brūna, tāda feina skaista. Nu, skrien. Opā. Hei! Malta supa man uzdāvināja vienu. Ai. Uzdāvināja man vienu mazu līdeciņu. Šo līdaks te ir. Līdakas ir. Rauda atkal sīkās, protams, līdeciņas mazās. Bet, nu, tāpat prieks. Tik ar maliņu. Turpinam. Aha. Vēl kaut kas piekodās jau. Kas tāds ir? Kārtējā līdeciņa. Aizspruka kārtējā līdeciņa. Tur paķēra. Nu, super. Teiksim tā, līdaka ņēma. Tikai, nu, tā meķkuras tur aizmet. Līdaciņa ņem, tikai, nu, tas izmēriņš ir tāds. Nu, es nezinu, kāpēc tāds izmērs. Vai, nu, teikti... Nu, šausmīgi daudz ir mazu līdaku. Teiksim tā, godīgi sakot. Šausmīgi daudz mazu. To, ka, teiksim tā, no 45 pārgāju uz 50 centimetru, nu, izmēra ziņā, es domāju, ka tā ir liela muļķība. Mētājamies. Godīgi sakot, es nezinu, kur es atrodos. Nē, nu to, ka uz Maltas upē, to es taču nezinu, bet cik tālu es esmu atpeldējis. Tur kaut kāda māja. Bet, nu, es te obligāti rudenī atgriezīšos, tas ir stopudova. Šitādu skaistumu nevar laist garām uz rudens. Ziļums, labs. Un uz lieliem mānekļiem ritīgiem. Tas ir skaistums vienkārši neaprakstāms. Kas pa skaistu upi. Nē, nu var gadīties arī tas, ka es esmu pieredzis jau pie savām upēm. Tur Rēzeknes upe, Aiviekst, Sveša upe. Tāpēc liekas, ka baigi skaistā. Līdaka šodien negrib ēst. Kāpēc? Tāpēc, ka baigi kāda trešā vai? Nu, prauda neliela. Nāk līdzi vizulim. Un tik skatās, o šitā, kā es viņu raust. Pievēl pie laivas bolās. Nolaiž uz lejā, uz gruntiem jau aiziet līdzi lejā. Bet, nu, tas jau pārāk tuvu jau laivai, te jau. Blitku jau var vālēt. Interese ir, bet nav apetīta. Interese ir. Un šitā te velku, un šitā skatos nāk pakaļ, tik palaiž lejā. Nu jau līdaciņa ar aiziet līdz lejā. Bet copīte neseko. Aha, atkal ir. Nu jau bišķi prāvāka jau. Bišķi prāvāka līdaciņa. Nu, nāc šeit draudzēn. Op. O, redzat? Prāvāka biškas. Bet arī nav liela prauda. O, smuka. O, kāda. Skaistula. Nu, vai tāda. Līdaciņa. Nu, skrien.
Abā, op. Es te mētājos dīvaini. Pārsvarā visās upēs pa vidu. Nu, neviena pagaidām nav trāpījusies. Neviena līdzekļa pa vidu. Ar maliņām pie zālītēm. Arci, noskatījos jau tavu video pa tavs baigais samu mednieks. Forši, forši. Kur man te grib stiept tagad? Feins, feins. Video sākšu ātri. Mana metode strādā. Debišķīga vieta. Oho. Uz voblerī tev kaut kas paķēra. Tur, un tudī, pie krūmiem. Uz voblerīti. Конечно, kamēr slēdz kameru, tikmēr aizbēga. Nu nekas, bet ir te par tiem krūmiņiem te tā zolīdi. O, maz tiļķēns. Paspruka. Redzējā. Garšu. Es skatos, ka viņām te vobleri garšo jau. Interesanti. Interesanti voblerīši. Voblerīši iet pie duši Maltas upē. Tur. Akal sopa. Juptoju. Nu, do! Ko tā tu te tāda? Ai. Tak man voblers lielāks par tevi. Otrādi jau te. Tiem krūmiņiem, gar krūmiņiem laukot. Dzīvīga vieta jau. Līdzat viņa pieķērās. Māziņa draudzene. Māziņa draudzene. Nā, čurp. Mēs pārdies tikai, mierā. Mūs. Sēžam zem lietas sarba. Tā ņifigova sāka līt. Man ir labi. Nu ko, lietas būs beidzies, šķoli? Nevar saprast, kā jau vēl tur ir. Sēžam atkal zem lietas sarba. Vēl viens mazs mākonītis skrien pāri. Bišķi piļkoja, bet tas jau mums netraucē pārvietoties. Piņi ganās. Nu. Un griež iekšā zālīti. Kā tik turies?
kādas bija sākās. Nu, tur jau ir pļavas. Tur ir pļavas jau. Te, piemēram, visseklāka viņa paliek. Līdz traumīte, te lielākajiem. Oho! Jau bija šitā. Sēklīti jau kaut kas paņēma. Tīri smuksev. Tīri smuksev uz boblerīti sēklīti tieši te tāds. Smuksev. Aha, tur ir sēklis baigais. Te ierāva zālēs, bērni. Smuka līdaka. Smuka. Te tiešām smuka līdaka. Tikai uz viena, uz maza āķīša turās. Kā tev ir draudzene dabūt ārā? Op. Tikai mieru, draudzene. Ops. Neci, draudzene. Beidzot esmu sagaidījis līdaķeli. Kāda skaistula. Draugi mīļie. Kāda skaistula tika. Nu, 1,2 kg apmēram, bišķi vairāk. Nu, skaistula jau. Nu, smuka. Šo gan es paņemšu. Nogāršošu. Maltas upes. Skaistuli nogāršošu. Paldies tev, Maltas upīte. Un te, jā, te vajag pamētāt, te ir sēklis baigais. Super. Bet te nemētājas. Domāju, pārbraukšu pa to sēklīti uz augšu un laidīšos tev lejā mētādams. Blaukt paķēra. Super. Un uz woblerīti šoreiz. Kā te atsope? Bļauot, es te kaut kādos džungļos iebraucu. Ir. Nauda nav liela. Abās es džungļos iepinies. Māziņa. Laisim vaļā, lai dzīvo. Mierā, draudzene. Skrien. Ir. Tagad es zinu, kur ir. Teiksim tā, kur ir Maltas upē, kur ir līdaka. Kur ir līdaks Maltas upē? Tagad tas arī noskaidrots man ir. Ka, pravda, no nagļiem diezgan baigais gabals, ko mīt pa upi. Bet te ir. Kur ir? Un tur bija augšpusē divas skaistas sopas. Brangas sopas bija. Vajadzēs laikam atkal. Bet tur ir sekls un buļgā žāls. Un straumi diezgan paliela. Straumi, ka būtu paliela, tas būtu štruns. Bet zāles baigās. Motors pinās. Būs jau uzbraukt vēlreiz augšā uz tā. Uz sēklīši uzbraukt. Bet ir. Gana šodien makšķerēts. Visu dienu atpēsts pa ūdeņiem.
O tā ir cop visu dienu. Bet forši. Paldies. Smalts upītei. Zivtiņa te ir, līdaks arī ir. Līdaciņas. Ne līdakas, līdaciņas, nu labi. Vienu tādu kilo 200 apmēram paņēma. Nu tur, nu skaista upe, nu. Dziļa, tīra, augstāk tur. Sākās sēklīši. Nu kādi kilometri, hren viņi zin, ka 4-5 uz augšu. Jo viņa, bet tāda brīnumaina upe. Vienos līkumos. Taisnu gabalu nav nekur pagaidām. Vienu līkumu, forša. Un sēklīšos sēž lielāka līdaciņa. Nākošais te lejspusē mums tagad pagaidām nav ko kavēties. Braukšu uzreiz uz augšu. Pa tiem sēkļiem. Tā kaut kā. Nu, tiekās atkal kaut kur kādā video, nezinu tikai kādā. Davai. Čau visiem!